tad, kad mēs viņu veidojām 15 gadus atpakaļ, viņš likās ideāls, precīzi piemērots tam, kas mēs esam vai kas gribam būt. Bet ja šobrīd es tā paskatos uz to mūsu gan grafisko identitāti, gan kopumā uz Galantu zīmolu, tad mēs esam viņu pārauguši to iepriekšējo. Un šobrīd drīzāk mēs gribējām un vēlamies nodefinēt to šī brīža punktu, kur mēs esam, un kaut kādā mērā jau skatīties uz priekšu, kur mēs ejam, kur mēs gribam nonākt. Un, manuprāt, laikam teorija ir, kad zīmols jāpārveido vai jāuzlabo katrus 7 gadus. Man nepatīk dzīvot pēc teorijām, man patīk dzīvot pēc iekšējās pārliecības vai vajadzības. Un tad šobrīd ir tā sajūta, kad teiksim, tā lieta sāk tā kā iepalikt vai bišķiņ tā kā saka, ka tāds enkurs aizmugurē vilkt. Ja? Un, bija iekšējā sajūta, kad mums ir jāpārdefinē arī zīmols, lai mēs precīzāk parādītu, kur mēs esam. Jo es labi atceros to laiku, kad mēs veidojām viņu sākotnēji. Un tad es teiktu, ka arī tajos uzstādījumos, ja tā var izteikties, bija diezgan liela putra, un tagad ir daudz lielāka skaidrība. Un tā, lai gan pamatās vērtības noteikti nav mainījušās, cilvēcība un skaistums un atklātība un komanda, tas viennozīmīgi ir. Bet gan mūsu padarītais, gan tas jau nākamais solīts, kuru mēs redzam kaut kur tur tālumā, šobrīd tiek daudz precīzāk attēlots.